Es esmu Mārtiņš, es strādāju par mārketinga vadītāju Balzī Vans un Sketchers. Kopā mēs esam saražojuši dažas reklāmiņas, esam taisījuši fotosesijas priekš Balzī, priekš Vans, tā kā ir labs kontents izveidots soc tīkliem un reklāmām, tā kā ir forši. Tā, es nezinu, kā būtu 3000 eiro. Šis aparāts maksā 1800 eiro. Jā, bija bišķiņ par tālu. Jā, labi. Tā, šitā ir mazāka. Bet, tas varētu būt āķis, tā kā viņi varētu būt dārgāk par to iepriekšējo. Tad šitā būs 3000 eiro. Šī kamera maksā 4749. Jā, bet tas bija āķis, jūs iedavāt mazāko pirms tam. Tas ir tā kā komplektiņš, viņš viss arī... 6374. Šī kamera kopā, kamera un baterija jums maksā 1900 eiro. Jā, precīzi. Labi, šitam nevajadzētu būt pārāk traki, es pieņemu, kā bišķi dārgāk pa olām 20 eiro. Precīzi? Ir. 10 Ir. 20 eiro. Easy. Precīzi. Vispār nav ne mazākās nojausmas, es nezinu, 250 eiro. Šis top candles maksā 600 eiro. 600 eiro. Es nezinu, ko man teikt. Labi, droši vien, ka viņš ir arī kaut kāds 500 eiro. Tas maksā 150 eiro. Damn. Bet nebija tik tā. 128 gigabaiti. Es īstenībā nezinu, cik tagad maksā, kaut kādi 40 eiro. Šī atmiņas karta maksā 150 eiro. Daudz liekas, ne? Nē, var jau būt, ka tas ir normāli. Šitam gan noteikti jābūt dārgam, es tā pieņemu. 1080 eiro. Šis gadgets maksā 700 eiro. Es pārsvarā visus vairāk uzšāvu nekā vajadzēja. 4000 eiro. Cik ir? 45. Ļoti tuvu. Jā. Tas bija fun, jā. Paldies.